Vai ir mūžīga mīlestība? Es domāju, ka jā. Tāda var būt, pilnīgi noteikti. Atkarīgs no tā, no kura brīža tu sāc skaitīt. Mums jau tās attiecības visādas var būt. Veiksmīgākas, neveiksmīgākas, bet tas, ko es redzu, ka cilvēki bieži vien jauc to sajūtu, kādā viņi ir. Jā, viņi domā, ka tā ir mīlestība, bet mīlestības īstenībā tur nav vispār nekādas. Un tāpēc es arī jautāju par to, no kura brīža skaitīt, jo mēs jau varam ilgstoši būt viskaut kādās attiecībās. Vienas pamēģinam, īsti kaut kas nesagāja, tur sāk sevi vainot vai otru vainot vai ko. Un pēc kaut kāda laika tikai tu satiec to savu īsto cilvēku, un tur arī sākās tava mūža mīlestība. Nu, labi, kā saprast, ka mīl? Man liekas, ka es zinu, bet vai ir tāds formulējums, ka jā, šī ir mīlestība? Ka nav aizraušanās? Jā. Varbūt pat neaizraušanās, tur viss kaut kas var būt. Tur lielākoties tas, ko es redzu, tas ir sapnis par mīlestību. Tas ir cerības. Ilūzija. Cilvēki, viņi ļoti grib mīlestību, viņi ļoti grib attiecības, viņi ļoti grib būt laimīgi. Un tad uzreiz kā iepatīkās, tā pieķerās. Un viss. Un tad precamies! Varbūt ne precamies, bet es mīlu. Jā, bet reāli atskatoties uz tām attiecībām, pēc tam tu saproti, ka ne tuvu tur vispār nekas tam līdzīgs nav bijis. Un es domāju, ka ļoti daudz no mums gribētu zināt uz priekšu, kā tad būs pēc 5 gadiem. Es domāju, cik ātri atnāk tā saprašana, ka šis nav tas, ko es biju domājis sākumā, ka sanāks. Patiesībā mēs visi zinām to, kā mums ir un vai mēs mīlam vai nē. Tikai mēs vairāk domājam ar galvu, nekā klausamies savās iekšējās sajūtās. Mums ķermenis ļoti daudz ko saka priekšā. Mēs taču zinām, vai mēs gribam būt tam cilvēkam blakus vai nē. Es gribu viņam kaut ko stāstīt vai negribu viņam neko stāstīt. Gribu kaut ko labu izdarīt vai man ir jāpiedomā līdzi, lai īsziņu aizsūtītu. Vai tā kā mēs vai rīkojamies pēc kaut kāda šablona vai organiski. Principā tas ir ļoti dabiski. Ja? Vai tev gribās čurāt vai tev negribās čurāt. Ja? Ar mīlestību tieši tas pats. Vai tu gribi tam cilvēkam kaut ko forši darīt vai nē? Man patīk sarežģīt mīlestību. Liekas, tikai tur kā izdomāt, kā saprast. Tāpēc, ka mēs gribam ļoti censties, lai mums sanāk. Un tad liekas, kā tu redzi, ka nesanāk, bet tu mēģini tā. Gan jau, tā kā neievērot varbūt kaut kādas lietas, mēģini nepiedalīties kaut kādos skandālos, noklusēt retu reizi. Tādā punktiņā, laikam. Kā tā? Man tas viens ļoti patīk joprojām. Dažiem veicās. Man, piemēram, ir otrais piegājiens, kurā tikai beidzot ir labi. Es tieši domāju, ka tu sociālikas zinātāji, tā kā cilvēku tipu zini, un tā, vai tev arī izdevās tā ar pirmo? Ar pirmo nē, tāpēc, ka es nezināju sociālikas. Ļoti jauna satikos ar savu pirmo vīru. Mēs iepazināmies, ka man bija 17 gadi, un 21. gadā jau es biju mamma, precējusies, un man likās, ka, Es strādāju pie attiecībām, līdz ar to es zinu visu, kā ir gribēt, bet nejust neko. Un es esmu pārliecināta, ka neviens, ne otrs no mums kaut ko tur jūta tajās attiecībās. Kādas ir? Tu gribēji, lai tās jūtas attiecības nostrādā, lai būtu ilgstoši. Protams, es esmu dabūjusi puisīti, un man tagad ir no viņa jāizveido cilvēks, kurš mīlēs mani, es mīlēšu viņu, tev jādara šitā, es darīšu tā. Es noteicu, es vadīju, jo man likās, ka man ir vislabākie nodomi. Un ar tiem vislabākajiem nodomiem, arī iebraucam auzās. Un pārāk ilgi tā mūsu savienība nevilkās. Kopā mēs 7 gadus bijām. 2 bērniņi mums piedzima, mēs izšķīrāmies. Un, protams, ka tajā brīdī man likās, ka tā ir traģēdija. Tāpēc, ka šķirties arī tad, ja tev ir slikti attiecības, tas vienalga ir ļoti sāpīgi. Tāpēc, ka tu nezini, kas būs tālāk uz priekšu, tā ir vilšanās pašam sevī. Haidī, kā es nepareizo izvēlējos. Kā es, gudra. Jā, kā es varēju izvēlēties tik nepareizu cilvēku? Kas notika? Jūs visu laiku strīdējāties, vai tu visu laiku viņu, kā saka, tā sieviete zāģē par to, ka tu nedari to un to un to, tu man nedāvini puķis? Labi, man nebija tur pat tāda prasība, lai man puķis dāvina. Man bija prasība, lai par dzīvokli samaksā un bērniem ēst. Viņš nenāca mājās, un tā ir viena no tām galvenajām lietām. Cilvēks iet savās darīšanās, viņam mājās nav forši. Viņam ir kaut kur citur daudz foršāk. Bet tu viņam prasi, kur tu esi? Protams. Protams, ir pa labam, ir nepa labam, visādi, protams. Parasti jau, man liekas, tie dzīvokļi nemaksātāji kaut kur citur atrod, kur notriek naudu. Jā, tieši tāds arī bija. Tas bija kaut kādas, kā mīļākā viņam bija? Kāda mīļākā azartspēles viņam bija? Azartspēlēs? Jā, tā kā tas ir, es domāju, trakāk nekā mīļākā. To tā nevar pamanīt, ja? Tad, kad tu negribi pamanīt, tad pilnīgi noteikti tu nevari pamanīt. Tā ir izvēle, vai ne? Jā, protams, kad nedzirdēt. Nesanāk tā, ka ir tas līdzatkarības
garīgais kaut kāds. Droši vien. Bet tā, paldies Dievam, tā dzīve sen ir beigusies. Tas jau vairāk kā 20 gadus atpakaļ bija tā kā... Tas ir labākais, kas ar mani dzīvē notika, ka es izšķīros. Bet saprast to tā doma jau noteikti tikai vēlāk atnākt. Tad, kad tu esi riktīgi labās attiecībās, tad tu saproti, ak, Dievs, kādā ellē es biju. Un tad jau tiem cilvēkiem arī liekas, ka nē, nav jau tik traki. Nesit. Jā, tur nav aizdzēries. Vienmēr tā var atrast kaut kādus pozitīvos momentus. Un liekas, citiem nav jau tik traki. Citiem ir daudz sliktāk. Bet arī tad, kad jums 2 bērniņi piedzima, arī tas neglāba. Jā, ja nav saskaņas 2 cilvēku starp, to es tagad zinu. Tagad baigi gudrā spriest, protams. Bet toreiz jau es nezināju, es no visas ir centos, bet mēs bijām tik nesadarīgi cilvēki, ka es vienkārši... mēs bijām kopā 2 svešinieki. Cilvēki, kuriem nevajadzēja būt kopā.